pateikt vienā teikumā, ka šī grāmata ir par mums. Šī grāmata ir par to, kā mēs sarunājamies viens ar otru. Šī grāmata ir par to, kā mēs rīkojamies viens ar otru. Šī grāmata ir par to, kāpēc mums dažreiz izdodas saprasties, dažreiz mums sanāk sadarboties, bet ļoti bieži ne. Šī grāmata ir par to, kāpēc komunikatīvu panākumu mums ir daudz mazāk nekā komunikatīvu neveiksmi. Un šī grāmata mēģina atbildēt šo jautājumu, kāpēc tas tā ir. No vienas puses varētu teikt, jā, mums pietrūkst zināšanu par komunikatīvo procesu. Tas ir viens iemesls mūsu komunikatīvajām neveiksmēm. No otras puses varētu teikt, mums pietrūkst noteiktas iemaņas un prasmes, un arī tāpēc nevienmēr sarunas noslēdzas ar to rezultātu, ko mēs vēlamies. Tomēr man šķiet, ka tas galvenais iemesls mūsu bieži vien nespējai sarunāties vienam ar otru, saprasties vienam ar otru un sadarboties vienam ar otru, ir meklējams mūsu motivācijā. Mēs bieži vien neesam motivēti saprasties, sadarboties un veidot partnerības attiecības. Un mēs neesam motivēti tam dēļ, ka tas mums nešķiet izdevīgi. Mums nešķiet, ka šāda sarunāšanās un sadarbošanās ļautu mums sasniegt tos mērķus, kuru dēļ mēs vispār sarunājamies un cenšamies sadarboties ar citiem cilvēkiem. Lūk, man šķiet, ka šis ir galvenais iemesls tam, kāpēc mēs tik reti īstenībā lietojam valodu komunikatīvā veidā, bet vairāk cenšamies viens ar otru runāt, vai nu stratēģiski ietekmējot viens otru, vai normatīvi regulējot kādu situāciju. Nu, lūk, tad īstenībā šī grāmata ir par to, ka sarunāšanās, saprašanās, sadarbošanās un partnerības veidošana īstenībā ir efektīvs veids, ir mums izdevīga. Vēl vairāk šī grāmata ir par to, ka ja mēs vēlamies lietišķi sarunāties viens ar otru un lietišķi sadarboties viens ar otru, tad vienīgā iespēja ir tā ir komunikatīvas komunikācijas iespēja, ja komunikatīvas sarunas iespēja. Jo, ja mūsu mērķi ir komunikatīvi, un komunikatīvie mērķi ir tie vārdi, ko es visu laiku atkārtoju, saprasties, sadarboties un veidot partneru attiecības. Ja mums ir šādi komunikatīvi mērķi, tad tos mēs varam sasniegt vienīgi un tikai ar komunikatīviem līdzekļiem, un citu līdzekļu mums nav. Nu, lūk, par to ir šī grāmata, un nākamais jautājums, kas man būtu jāatbild, kāpēc šeit? Nu, no vienas puses tā atbilde ir, tāpēc, ka es esmu Kultūras akadēmijas mācību spēks, un man tā kā pienāk to savu grāmatu atvērt Kultūras akadēmijas telpās, bet šai vietai, šīs vietas nosaukumam, ir arī sava simboliskā nozīme. Zirgu pasts. Zirgu pasts ir vieta, kur kādreiz mainīja zirgus. Un līdz ar to izvēlotos šo vietu, es vēlētos tā kā savas grāmatas lasītājus aicināt padomāt, varbūt ir laiks mainīt vecos, nodzītos, konfrontācijas un ietekmēšanas zirgus pret jauniem, svaigiem, sadarbošanās un motivēšanas zirgiem. Uz to es arī vēlos aicināt ar savu grāmatu. Nu, lūk, šī grāmata ir tapusi it kā ļoti ātrā laikā. Grāmata ir sarakstīta 2 mēnešos. Bet, lai varētu grāmatu sarakstīt 2 mēnešos, tas darbs bija vairāk kā 4, gandrīz vai 5 gadu garumā. Un šajos 4-5 gados praktiski strādājot ar dažādiem Latvijas uzņēmumiem, dažādām Latvijas iestādēm, strādājot pie viņu darbinieku kompetenču attīstības programmām, man bija lieliski iespēja savas teorētiskās zināšanas un savas teorētiskās atziņas pārbaudīt praksē. Un līdz ar to visi uzņēmumi, kas ar mani ir sadarbojušies, un arī iestādes, kas ar mani sadarbojušies pēdējo 4 gadu laikā, īstenībā ir šīs grāmatas līdzautori, un man ir prieks vismaz daži no šiem līdzautoriem šodien redzēt arī šeit. Bet ir 3 cilvēki, kuriem ir
vislielākie nopelni šīs grāmatas tapšanā, un šos 3 cilvēkus es tagad vēlētos aicināt šeit priekšā, lai jūs visi tos redzat. Šo 3 cilvēku nopelns ir tas, ka viņi paši to nemaz nezinot vai neapzinoties, piešķīra man savu veidu pētnieciskas laboratorijas, kurās tad izstrādāt šīs grāmatas tekstu. Un līdz ar to, kā pirmo es vēlētos aicināt šīs mājas saimnieku, Kultūras akadēmijas rektoru, profesoru Jāni Siliņu, kurš ļāva man ilgu gadu garumā eksperimentēt ar Kultūras akadēmijas studentiem, jo tie studenti, kas šeit klāt, domāju tagad pamās ar galvu, ka neatkarīgi no tā, kāda bija mūsu nodarbību kopējā tematika, vai tā bija loģika, vai zinātnes teorija, vai filozofija, āgri vai vēlu mēs nonācām līdz jautājumam par komunikāciju, un visu laiku runājām par to, ka ir pienācis laiks komunikatīvam pavērsienam kultūrā un komunikatīvam pavērsienam kultūras zinātnēs. Lūdzu, Silīja kungs. Būs jāsēž. Jā. Jā, labi. Tā ir pirmā laboratorija, pirmās laboratorijas vadītājs. Otrā laboratorija ir apgāzes zvaigzne ABC, un līdz ar to es aicinu otrās laboratorijas vadītāju Viju Kilbloku. Daži vārdi par šo laboratoriju. Apgāzes zvaigzne ļāva man eksperimentēt ar šīs grāmatas tekstu un ļāva man eksperimentēt ar šīs grāmatas formu un radīt savā ziņā neparastu grāmatu. Kāpēc šī grāmata ir neparasta? Neparasta tā ir divās nozīmēs. No vienas puses, šī grāmata ir praktiska rokas grāmata katram, kas vēlētos uzlabot savas iemiņas lietišķu pārunu vadīšanā. Bet no otras puses, šai grāmatai ir arī sava akadēmiskā dimensija, un šī grāmata pauž noteiktu filozofiju, un varētu pat teikt, ka šī grāmata ir jaunas biznesa filozofijas pieteikums. Tas ir tas viens iemesls, kāpēc grāmata ir neparasta. Tas otrs iemesls savukārt ir tas, ka runājot par lietišķām pārunām, runājot par lietišķām attiecībām, grāmatā praktiski nav atsauču uz menedžmenta, ja vadības zinātnes teorētiķiem. Toties grāmata ir pilna ar atsaucēm uz filozofiem. Visbiežāk citētie autori šajā grāmatā ir Ludvigs Wittgensteins, Džons Austins, Jurgens Habermas, Karls Otto Apels, Čārls Sanders Pīrs, Immanuels Kants, Aristoteles un Platons. Ar to šī grāmata ir neparasta. Un paldies manai otrajai laboratorijai, kas ļauj man šādu neparastu grāmatu rakstīt. Un trešā laboratorija. Trešās laboratorijas vadītājs ir mans sens draugs un uzņēmuma General Managing Group vadītājs Gunters Sabulnieks. Gunters savukārt ļāva man 3 gadu garumā eksperimentēt ar saviem darbiniekiem, ļāva man manus meklējumus un atziņas pārbaudīt uz viņa darbinieku ādas. Turklāt Gunters ir pirmais šīs grāmatas lasītājs, un viņš īstenībā ir mērķa auditorijas pārstāvji. Jūs līdzās redzēsiet šīs grāmatas mērķa auditoriju. Viņš ir mērķa auditorijas pārstāvs, un tādā nozīmē varētu teikt, ka šī grāmata tika rakstīta viņam. Lūdzu. Nu, lūk, es uzaicināju jūs priekšā, un, protams, jūs nojautāt, ka jums būs jāsaka runas. Nojautāt. Jūs cerējāt, ka tas tā nebūs, bet savu nojautu gan jau bija, jo parasti šādas runas tiek prasītas.
Bet par cik grāmata ir par saprašanos, un grāmata ir par to, kā mēs izprotam citus cilvēkus. Un grāmata ir par tām valodas spēlēm, kuras mēs spēlējam, tad es jums piedāvāju nelielu spēli. Un tā valodas spēle, ko es jums piedāvāšu, saucas runas teikšana. Tātad jums būs jāsaka īsa uzruna, tik tā viss ir vienkārši. Tas sarežģītais ir tas, ka jums šī īsā uzruna būs jāsaka nevis savā vārdā, bet savu kaimiņu vārdā. Tātad, profesoram Siliņam būs uzdevums uzrunāt publiku, it kā jūs pārstāvētu apgādu zvaigzni ABC. Ilgokas kundzei ir uzdevums uzrunāt publiku tā, it kā jūs pārstāvat mērķa auditorijas pārstāvi uzņēmēju Gunteru Stabulnieku. Un Gunteram būs visgrūtākais uzdevums. Viņam būs jāsaka runa tā, it kā viņš vadītu kultūras akadēmiju. Lūk, šeit ir nodīt krēs, jūs varat vienīgi apsēsties. Es dodu jums 5 minūtes laika sagatavoties, pārdomāt, konsultēties savā starpā. Ja? Un, protams, tad, kad jūs runāsiet cita vārdā, tad pēc tam, kā otram būs tiesības papildināt kaut ko un koriģēt teiktajās runās.